Sveiki, šoreiz es parādīšu vingrinājumu bicepsiem. Bāzes vingrinājums būs roku salikšanas stieņas stāvus. Šeit pēc pirmais uzreiz atkal, kā visos vingrinājumos, kad no grīdas ceļ, vienmēr atcenšās nevis šādu salieku muguru, bet taisnu muguru, lai nedabūtu kaut kādu traumu atkal mugurē. Šā pacēm augšā, un tad pilnā amplitūdā. Ops augšā, lejā. Lēnām, mierīgi un kontrolēt. Ieelpa un izelpa augšā. Nu, tā, tad laižot lejā atkal taisnu muguru, hops un lejā. Un tagad es parādīšu par to, ko labāk nevajag darīt. Pirmais, kas ir standārts, ko visi atkal iesācēji visu dara, viņš tā te no salkuņu vēzē tur šur šā te. Tāda pacelt lielāku svaru, bet ja īpašiem iesācējiem jēgas no tā nekādas lielās nav. Tad ir šie te pusatkārtojumi, kas atkal ir šitā te. Tikai nav pilna amplitūda, labākā muskuļa ir pilna amplitūda. Tad, kas nākamais ir, kad tur šitā te lejā hops uztais, bišķi piekust, tad atpūšanās pusstundu un tad atkal sāk celt augšā. Nu, labāk pabeigt uz galvu. Un tad ir par to, ka uzceļ augšā šā te, un šodien te kaut kādi ilgi tur. Vispār no šejienē pat nemaz nevajag celt, jo te jau vispār biceps apstāja. Vairs īsti nedarbojams labāk. Hops no šejienes, tad šejien hops pietiek, pēc tam jau atkal lejā. Tad nākamais ir, kad baigi atkal šūpojās šā te. Nav speciāla metode, kad tas saucās tas cheat crawls, kad paņem lielu svaru un tā taisa, bet īpaši jau iesācējiem nav īpaši vēlams atkal var dabūt kaut kādu muguras traumu šo te pēdējos atkārtojumus taisot. Un tā, tas arī aptuveni viss. Paldies, ka skatījies. Daudz jaunu info iznāks drīzumā, tāpēc abonē kanālu.